Jā, nu mēs jau tad līgojamies. Zin kā mēs par tiem svētkiem nebūsim, tāpēc visus tos džinglus jau tagad gribās jau atspēlēt, lai mieres, vai ne, mājās. Daudzos arī, starp citu, ir dzirdams arī mūsu ciemiņš, tā kā, principā tu visu laiku esi nepārtraukti kopā ar mums. Klātesošs. 24 stundas diennaktī, tu esi ķīselī, vai ne, tas ir ķīseļa viens no pārvaldniekiem, Normunds Rutuls, jā. Labrīt. Tu vari pilnīgi vienalga, tu vari teikt Jā, es tikko jautāju, kā tad ir BB vai ar šauro vai ar platu? Brūkastis. Plato šauro. Nē, bet Ar varētu plato. Bet Latgales galā būtu būbu brūkastis. Brūkastis. Jā. Klausies, kā mēs tad, lai zinu, ko darīt tālāk, mēs tad no sākuma pa viņu būšanām, un tad to viņam parādam tos vidosikus vai otrādi no sākuma. Nē, vajag tik ar tiem vidosikiem galā, un tad ķersimies klāt, reku, preses relīzei. Tā, klausies, mums ir tāda lieta kā sadzīves pakalpojumu trests sadarbībā ar PTA. Mēs katru otro nedēļu dāvājam cilvēkiem, tāpēc, kādu vērtīgu sadzīves priekšmetu. Un cilvēkiem par to ir kaut kas jādara. Un tagad tas ir ar līgo pasākumu, vai ne, viss kaut kāds blā, 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 tur saprati, ja? Tad mums ir tāda lieta kā Svens. Mēs dosim Svenu. Tā ir persona? Nē, tas ir kolondās liels. Tas ir škandalkastē. Sapratu. Tā ir vienkārši bomba, saproties, tas ir škandalkastē. Šitā viņi var dot virsū. Bomba! Labi. Un, reka. Ir jāizlūdz. Jā. Klausies, labi, un tagad ir pie komentāriem cilvēki ir ielikuši iekšā tos savus komentārus. Jā. Un mums ir divi pretendenti uz, un tev komentāri tie nav, šoreiz mēs likām dziedāt. Mēs likām cilvēkiem dziedāt. Jau uz Jāņiem jādzied. Un mums ir divi, tur daudz ir labi un forši, viss kārtībā, visiem paldies par iesūtījumiem, bet divi mums īpaši patīk. Kur ir pirmais, jā? Labi. Jā. Mārča, jā. Vidosik. Tā ir duša? Duša, jā. Cilvēki jau sūta mums savus intīmākos. Uzticās. Jā. Atceries, es esmu liela meitene, Viņš ir dušā konstatējis, ka viņš ir liela meitene. Es esmu liela meitene. No bail no tumsas. Reku beigās viņš par viņu arī. Šis ir viens. Pagaidām, man jau vairs neprasās neko vairāk skatīties. Bet ir viens ir labs. Šis ir labs. Un divi mēs paši nevaram. Konkurences godīguma gadījums ir jāizpild. Tā, tagad skatīties. Tagad šis ir. Mūt arī sajukos prātā. Arī labs, jā. Bet visdrīzāk tam puikam ir pārsteigums par to, kas tā par mūziku, kas tev tur skan. Tas ir viens. Un tad otrs ir mammu. Jā. Kas tev leicies? Kāpēc tu nerepo? Jā, kāds laiks? Kas tā par valodu, kurā tu dziedi? Tev lemt. Zini, kā šajā gadījumā redz, ļoti patīk mammas izpildījums un puika reakcija, dēla reakcija visdrīzāk. Bet tomēr mamma brauc automašīnā, kurā tā skaņu sistēma jau ir plus mīnus laba. Bet tam čalim dušā vajadzētu to sevi, ne? Patīk čalis dušā, es saprotu. Tur, nē, lielā meitene, tas nav nekāds čalis. Un tātad bombu saņem. Es domāju, jā. Dzīvojam vienreiz. Bet oriģināli arī. Liela meita. Aminatai patiktu. Bomba aizceļo pie Mārtiņā. Pasaka paldies Mārtiņam. Bomba Svens Mārtiņam, jā, super. Pasaka paldies Normundam Mārtiņam. Jā, arī kaut kādā veidā. Kur ir bomba, kur ir var bombu redzēt, vai ne? Vidosiks. Bomba. Puikām arī patīk. Lielajiem puikām patīk. Protams, jā. Labi, ķeramies pie mūsu kopīgām lietām. Tātad
Nu, kā tad tu sataupīsi jaunu gabalu ritīgi uz svētkiem? Iedomājies, es jau pirms pusotru gadu saņēmu piedāvājumu no autora un aranžējuma autora Artura Palkeviča. Aha. Viņš man atsūtīja, ik pa brīdiem atsūta kādu savu tādu garadarbu, un Norčik, šitas man šķiet tev piestāvēs. Tā bija ar sākt no jauna dziesma iepriekšējā, kuru mēs kopā publicējām. Ļoti labs gabals, jā. Nu, tas tāds 80. 90. gadu manīra, un mēs jau tā kā... Tur bija meitene vēl. Jā, Beatrice piedziedāja ļoti labi, jā. Nu jā, taisnība, un tā mēs kaut kā 80. 90. gadu jaunieši turpinām to līniju, sēt to sēklu arī mūsdienās iekšā, turpināt to līniju. Nu, tur ir kaut kā, Jānis Stībos man zvanīja, saka, Norčukiņ, cik foršs gabals, tas jau mūsu jaunība, kur tā mēs bez tā? Laikam, rekut, jaunieši ir, pieredzējušie jaunieši pie strīpas visur, jo es klausos BBC arī baigi spiež uz to 90. gadu līniju kaut kādu. No rīta es sevišķi braucu, viņiem ir tāds BBC anthems, tur tādas vecos hiti un viss pārsvarā no 90. gadiem. Jā, ja tu paklausītos arī BBC Radio Dance, Radio One Dance. Tur tāda Ariel Free ir ļoti, ļoti labs DJs, viņa arī pat ir izpildītājs. Tad arī viņa atskaņo lielākoties tos skaņdarbus, kas ir radīti 90. gadu manierē. Tagad jau gan vairāk 90. gadu beigas, bišķiņi UK Garage un Two Steps un tā mūzika. Tavajā laimīgā kas tur iekšā pa two-stepiem ir? Tur steps nav. Tur nav. Tur ir vairāk tā noskaņa ir, kā jau es sacīju, tāda 80. 90. gadu bungas elektroniskās, un starp citu videoklipā es no Jāņa Kalas aizlienēju Rīgas mūzikas instrumentu fabrikas Elsita elektroniskās bungas, un ja jau par to, tad es atļaušos arī piezīmēt, ka tur videoklipā pirmoreiz vietu atrads kaut kur mans pirmais sintezators, kur man vecāmām dāvināja Elektronika M02. Visiem tiem, kuri rūpīgi skatās mūsu televizorā, virszemes tajā apraidē, vadē, tiem būs iespēja to klipu arī redzēt, jā? Ko? UFO. Jā. Pieslēdzies, mēs esam šeit. Es vienkārši domāju par tiem sintezatoriem, bet... par sintezatoru nevajag domāt, viņi jāspēlē. Ir vērts tagad pārslēgties uz televizoru. Jā, jo tagad būs arī visi tie iepriekš minētie daikti būs redzami. Tas arī ir tas, kas ir redzams klipā, tas arī tas, kas mūs vairāk saist ar tiem 80. 90. bungas. Un tad, kad mēs bijām gan rīzai pabeiguši visu, aranžējam daļu pirms ieraksta, es saku, Artur, te prasās saksofons, tāds kā Tinai Ternerē bija tajā laikā, tur, nesal kaudz mākslinieki var nosaukt, no kuriem mēs tā kā mēģinājām gūt pareizo virzienu, pareizo impulsu. Atnāca Zints Švarts, Zintuks atnāca iepūt, tā kā vajag. Biezo iepūt. Biezo iepūt, tā kā vajag, tiešām, smēķīgi. Tavs pieminētais Stībels jau arī tur tādu Michael Sembello ielaid savā jaudējā. Jā. Te nav tā tīši prāt nekas tāds konkrēts. Tīna Terneru tu pieminēji, bet tas ir vairāk tikai tā, lai noskaņa idejas, lai noķertu to. Tiešām tā laika mūzika, tie paši Daryl Holland, John Oates. Mēs klausījāmies to, lai, kā iespēlēt, es zinu, viņam sūtīja apmēram kaut kādas versijas, kā lai viņš sagatavojas. Beigās viņš atnāca uz ierakstu studiju un izdarīja to, tā kā mums pašiem tajā brīdī šķita pieņemami. Un sanāca ļoti labi. Tā kā meistars pie šprices, tad arī viss skan. Bet klips arī tad ir, tu klips teici, arī, jā. Klipiem, cik liela vērība mūsdienās tiek pievērsta. Tu jau pats zini. Tagad tā zina, jāatzīmē, viņiem jābūt. Ir jābūt, bet ja var uzfilmēt stundas laikā, netērējot savu brīvo, tad tas var arī tas jau ir ilgi. Jā, tas jau ir ilgi. Skatoties, mēs ar Kaspariņu uzfilmējām pirms nedēļas. Pusstunda bija. Tu saki, 45 minūtes bija. 45, jā. Šitam pie Džo otru daļu. Viss, un gatavs ir. Tas, ko tu gribi redzēt tajā finālā, tas jau svarīgs ir. No tā arī izriet, cik tu ilgi to gatavo un cik tu ilgi to beigās arī realizē. Mums bija kāds 4 stundas apmēram. Daudz. Mēs filmējām uz zaļā ekrāna. To Jānis Romanovskis izdomāja, kurš ir arī Vintfilms viens no vadītājiem. Ar viņiem kopā mums jau ir 3. klips. Jā. Man ir 3. klips, jā, mums arī.
Un Juris Goguls, kā parasti, ielika nedaudz horeogrāfijas un meitenes, superdejotājs. Čirkainās čiksītes, tā es kaut kur redzēju, viņas nosaucam, kāds bija. Bet tā arī ir, viņas kolosāli enerģiskas, kolosāli dzīves priecīgas un plastiskas, un tieši tas, kas vajadzīgs 80. 90. gadu noskaņai. Man bija doma vairāk par aerobiku, kas bija tajā laikā ļoti populāri, kur attēloja mūzikas videoklipos. Arī patika, nevar noliegt. Džeina Fonda un tam līdzīgi. Jā, neiedomājas, bet apmēram tā, kad ir tā galvas banda, tā sviedru savācēja banda, getras, un, protams, krāsains tērps, tāds vairāk triko, piegulošs. Skrituļs līdz sev arī kaut kur noderēts. Jā, bet tas vairāk uz drum and bass. Roller skatings jau, tur jau visādas funky lietas arī. Es skatos roller skating tādas izlasītas veco 80. Tur tādi brīnumi un viss tā. Un es domāju, kāpēc it kā, bet nē, tiešām, ja man būtu tās slīdes, es baigi labi tagad justos. Bet, dejosim aerobiku pie laimīga tu, jā. Par nesienu mesidžu vai vēstījumu arī runāsim. Zini, kā tu neuzdod jautājumu man, bet vispār ēterā jautājums izskan retoriski. Nē, dziesma jau bija gatava pirms. Retorisks jautājums. Par mīlestību. Droši vien, pa laimi drīzāk. Par laimi, jā. Tā mīlestība jau šitas vien ir. Bet, tas ir Oskara Dēgaļa domu gājiens, kas ir apkopots vienā dzejolī un tā pamatbūtība. Protams, es būtu arī šo dziesmu. Hēgelis tad uz to. Hēgelis, jā. Hēgelis. Hēgelis un Jungs. Hey girl, Hēgelis. Jā. Hey girl. Hēgelis. Patiesībā jau tā ir, ka cilvēki dzīvodami savu ikdienas dzīvi nemaz neredz, cik viņi patiesībā ir laimīgi. Ja no malas apskatītos. Un tas ir tas galvenais stāsts. Tas ir šausmas. Visiem depresija, visiem kaut kas tur paņēmi, paskaties, kas tev ir dots, kas ir ārā, ko tu ēd, kur tu vari atļauties, kur tu dzīvo. Tavi draugi, bērni rādi, ka visi ir paēduši pārtiku. Priecājies, laimīgs tu esi. Cilvēks, tu esi katrs laimīgs. Ne, nopietni. Dieva aplēmots, bet tā ir. Bet šad tad iekrīt iekšā, kaut kas tur. Tad es apstājos, iekniebi sev visās iespējamās vietās. Labi, ja tu to arī tur, jā. Un es ieteiktu, viss, man nekas īsti nesāp, viss kārtīgi, viss, tu ņemamies, viss var darīt vēl. Bet tā ir taisnība. Jā, kaut mēs biežāk varētu sevi laimīgo apzinātības pakāpi sajust. Laimīgo apzinātības asociācija jāveido. Taisnība. Un bruģlikšanas mācība arī jāveido. Rīgā ir. Bruģa? Jā, papildus tam. Jo, liekas, ka Rīgā neprot bruģu uzlikt. Nekur. Beidz, tagad 2 gadus Ģertrūdas ablī liks. Jā. Tas būs arī mācību poligons. Tas būs mācību poligons centra autobraucējiem, bet tas tevi, man liekas, neinteresē. Es atvainojos, to veco bruģi arī toreiz nemācēju likt. Var jau būt. Kāpēc jāņem ir apaļa? Kas to ir izdomājis? Kāpēc tagad? Šodien tie laukakmeņi ir. Nedaudz apšķelt, lai nes uz laukiem atpakaļ. Tas ir tie lauku akmeņi. Lecīgs tāds. Mēs te par laimi un priecājamies. Šitas zvani Aidim Tomsonam. Es domāju, Zvanim Purkšķini tur var. Kas viņam tur ir? Atklāto sarunu. Jā, izej uz to. Bruģakmeņi viņam nav labi. Es jau to iesāku. Jūs te par to laimi īrējat. Es domāju, vai tie bērni, kas tajā Āfrikā, ko parasti rāda, tiem rastiem vēderiem un mušām. Taču arī laimīga, ko ne? Jā. Nē, pareizi, tu domā, ka tas bezpaņūpnieks, kurš guļ zem tilta, ir baigi nelaimīgs? Taču ne. Čit vai nazīt. Mēs esam šies līdz dziesmas pirmizrādē, jā. Arī video klipu, kā jau teicu, varēs nolūkoties Gardu mūtu. Klausies, kur tu Jāņos? Mēs kopā būsim. Vecpiebalgā. Kā es jūs apskaužu. Tā lai šaunā vienaldzīgi klusē, kā lai tādā brīdī projām iet.
Ja viss apkārt vērts pie Balgas pusē, atkal baltas ūdens. Atkal Normons Rutuls zied. Atkal Normons Rutuls zied. Laimīgā tu pirmizrāde visos līmeņos, audio un video līmenī un kosmosā. Laimi sajūtot un to milzīgo laimes stabu, kas katram mums ir, vēl 800 metrus uz augšu. Wow, kaut nu tā būtu. Pagaid, tad es piespiežu un tur viss aiziet, jā? 800 Meteni. Kāpēc viņš teica 800 metru? Tas ir 8:00, tur bezgalība. Jā, kaut kas tāds. Jā. Astoņnieku. Meitene, tu esi gatava? Meitene, tu esi gatava? Ai, da. Es Tu spiedi.